reģistrējamies Finanšu komiteja. Šodien esam 6 personu sastāvā. Mums ir 10 darba kārtības jautājumi. 2 jautājumi tika izskatīti iepriekšējā komitejā. Esam lemtiesīgi. Un, ja nav jautājumu, tad uzsākam sēdi. Un tad pirmais darba kārtības jautājums. Par piešķirta ikmēneša pabalsta pārtraukšanu bijušam Silmunas pagasta domas priekšsēdētājam Eduardam Mišļonakam. Ziņotājs mums ir Silvija Čikovska. Labadiena, lūdzu ziņojiet. Tātad ir saņemts personas iesniegums par piešķirtā pabalsta pārreikināšanu. Tātad izanalizējot iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, kas ir no VSA jo persona tagad no 10. jūnijā vairs ir pensijas vecumā un tiek piešķirts arī piešķirta pensija. Un izanalizēt to, ka piešķirtais pensijas apmērs ir daudz lielāks nekā 2 minimālās mēneša algas, tamdēļ ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības piešķirtā pabalsta pārtraukšanu līdz nākamo nosacījumu izpildē. Jā, paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Jā. Sākam balsošanu. Jā. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais, otrais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma varakļānu mežniecība dāmas. Degšos pagasta daļas nomas tiesību izsoli saimniecības darbības veikšanai. Ziņoja Silvija Kipluka, lūdzu. Kipļuka, labadiena. Ir priekšlikums nodot nomā pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma varakļānu mežniecību Degšāras pagastā daļu. Būvi ar norādīto kadastra apzīmējumu, kas ir 153,7 kvadrātmetri un saistītās zemes vienības daļu 0,1620 hektāru platībā. Lietošanas mērķis saimnieciskās darbības veikšanai rīkojot nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli. Apstiprināt izsoles komisiju. Izsoles sākuma cena 0,58 eiro par kvadrātmetru mēnesī un apstiprināt publicējumu informāciju un sludinājuma tekstu. Jā, kolēģi, vai ir jautājumi? Ivar, varbūt jūs gribat kaut ko pakomentēt? Jā, šeit vienīgais tas, kad ar iepriekš ar Oskaru apsekojām bijušie mežniecība sastāv no ēkas un kādreizējā saimniecības ēka šis Šķunis. Mežniecības bijušā ēkā ir viens vīrnieks, kurš jau ir gadiem iekārtojis savu šo mitekli un zemē ir viena kopīga zeme ar šai ēkai ar mežniecību. Mēs meklējam risinājumus un piedāvājam viņam kādu maiņas variantu, lai varētu kopā pārdot gan šo mežniecības ēku, kura praktiski ir lielākā daļa tukša, gan arī šo saimniecības ēku. Šī ēka nav mazliet ir nepraktiska, jo viņai ir pietiekami liela, bet viņas durvis, viņa ir vēsturiska, kaut kā 30. gadu būvniecība, tad viņai nav tādas durvis, lai varētu iebraukt ar traktoru tehniku, un līdz ar to bija zemnieki, kas interesējās, bet par šādu laikam summu viņi diez vai gribēs. Bet mēs neesam tiesīgi samazināt vērtētāja novērtēto cenu. Jā. Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Man ir jautājums. Jā, droši. Mēs nomā nododam gan zemi, gan telpas. Ēkas izmantošanai, to piebraukšanai, ēkas uzturēšanai zemi. Jā, bet nomas maksa ir par kvadrātmetru. Tad arī zemi kā kvadrātmetru. Kā tur ir? Nē, tur ir tā, tas ir atrunāts pievienotajā nomas līgumā, jo šajā gadījumā to ēku ir jāiznomā kopā ar to zemi.
Un attiecīgi par zemi tad ir attiecīgi šis aprēķins, vai arī minimālā maksa ir 28 eiro par kvadrātmetru bez PVN. Ja nomas maksa aprēķinātā ir mazāka par tiem 28 eiro. Tad tā zeme 0,16,2 hektāri, 0,162. 162 tūkstošdaļas. Viņas arī būs 58 eiro centi par kvadrātmetru? Vai Nē, kā? viņi būs plusā. Plusā. Nē, viņi ne kopā, viņi plusā klāt vēl. Viņi būs klāt, jā. Nē, viņš maksās arī par zemi. Jā, Atsevišķi. atsevišķi, jo maksājums būs, tā ir nomas maksā, viņa tika, pasūtīta certificētam vērtētājam, un tas ir par šo telpu nomu. Bet ir jābūt arī zemē piesaistītām. Plus 2 līgumi zemē. Nē, tas būs viss Vienā kopā. Tātad vienā nomas līgumā būs šī būve un saistītā zemes vienība. Jo uz šīs zemes vienības kopumā ir 3 būves. Viena ir tā, mežniecības ēka, kurā, es sapratu, ir īrnieks, ja? Jā, viens dzīvotājs. Viņš maksā visu, ja? Jā, tur viss. Labi. Un tad attiecīgi ir arī kaut kāda vēl viena palīga ēka, un attiecīgi, tur ir māja vienā pusē, šī būve, kura tiks iznomātā otrā. Tur nav tā, ka tur kaut kāda interešu. Man vienīgais jautājums šajā sakarā, kā ar piebraucamo ceļu tagad būs, jo tas ir gan tam, kas tagad nomās sanāk, gan tam, kas... Ceļu mēs neiekļāvām. Ceļš nav, jo ceļš īrnieks. Jo viņš tur sanāk burtiski... Viņš ir ceļa malā, burtiski 3 metri no ceļa tā ēka. Tā, jā. Jo sanāk... Šeit nav īpašuma tiesības, īrniekam nav īpašuma tiesības. Viņam ir šīs lietošanas tiesības, attiecīgi viņš lieto dzīvokli un attiecīgi to kopīpašuma daļu, ko viņš tur izmanto, bet nekādā veidā viņš nevar liet šo piebraukšanu pa šo, tas pat nav ceļš, tas ir zemes gabalā vieta, pa kuru piebrauc pie šīm ēkām būvēm. Vai šajā lēmumā nevajadzētu arī runāt par to, ka zemē tas ir cits maksājums, jo šeit mēs apstiprinām nolemjošajā daļā nododam nomā zemi un telpas, apstiprināt nomas maksu tikai par telpām. Nevajadzētu kaut ko? Nē, jo šajā gadījumā tas ir tā saistītā zemes vienība, kad arī šie 97. noteikumi nosaka, ka ir jābūt arī šai saistītai zemes vienībai, kurai attiecīgi šo nomas maksu nosaka. Tur ir šajos noteikumos atrunāta šī lieta. Jā, bet šajā nolemjošajā daļā neiet runa par zemi kā tādu. Tur var iekļaut, to, ka maksājumi. Arī zemi, jo šajā gadījumā sanāk, ka apstiprinātā nomas maksa ir tikai par telpu. Šajā gadījumā normatīvi akti nosaka to, kā tiek aprēķināta šī, nomā no zemē. Bet šajā gadījumā bet tas ir atrunāts arī jāapstiprina šos, izsoles noteikumus, tad izsoles noteikumu pielikumā ir šis nomas līgums, un tur ir arī atrunāta šī lieta. No šī lēmuma mēs it kā nododam nomas tiesības gan zemē, gan telpā, bet nosakām maksu tikai par telpām. Es saprotu, ka ir noteikties, jo par zemi tad nav saprotams, kā tad ir. Nē, ja ir vēlme, tad varu jau likt... Neiet runa par vēlmi, iet runa par to, lai šīs lēmums būtu skaidrs, ka arī zeme un telpas, jo šeit nomas aprēķinu mēs apstiprinām tikai par telpām. Zemē nav ne vārda par zemi. Kaut gan pirmajā punktā mēs nododam nomas tiesības gan zemē, gan telpai. Saprotiet? Ja ir priekšlikums iekļaut lēma projektā arī norādi par to, kāda maksa ir par saistītās zemes vienības attiecīgi, es to varu iekļaut, ja attiecīgi deputāti piekrīt. Jā, ievieciet arī par zemi, lai būtu skaidrs. Tagad mēs nobalsojam, bet
ar norunu, kā uz domas sēdi būs ar Pildiniet, lūdzu. atsevišķu punktu par zemi. Ja? Labi, vai papildus jautājumi ir? Jautājumu nav, uzsākam balsošanu, lūdzu balsojam. Divi. Nu, balsot. Nerāda. Un ar Man balts apvīt. Tagad viss ir jāpaldies. Jā, bet es nebalsoju vairāk, bet lēniet. Paldies. Vienbalsīgi par. Paldies. Virzam uz domas sēdi. Nākamais, 3. darba kārtības jautājums. Par nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu ar minētu personu Kauntas pagastā. Lūdzu, Silvija, ziņojiet. Ir priekšlikums izbeigt 22. gada 5. septembra nekustamā īpašuma nomas līguma ar norādīto personu saskaņā ar pušu vienošanos. Un attiecīgi Kaunas savienības pārvaldes vadītājiem noslēgt vienošanos par šī nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa ar norādīto personu. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Uzsākam balsošanu. Paldies par ziņojumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais, 4. darba kārtībā jautājums. Par 2021. gada 20. augusta zemes nomas līgumu numur 8.7.1/84 vienpusēju izbeigšana Kauntas pagastā. Lūdzu, Edgars Paškovs, ziņojiet. Labdien, kolēģi! Tātad tika saņemts Kaunas apvienības pārvaldes 2026. gada 11. jūnija ierosinājums par minētā zemes nomas līguma izbeigšanu vienpusējā kārtā ar fizisku personu Kaunas pagastā. Tātad 2021. gada 20. augustā nomas izsoles rezultātā persona ieguva 2 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu. Vienas zemes vienības platība ir 1,21 hektārs, un otras zemes vienības platība ir 1,8 hektāri lauksaimniecības ražošanas vajadzībām. Un līguma darbības termiņš ir 30. novembris 2027. gads. Pa šo laiku persona vairāk kārt nav veikusi nomas maksu. Līdz ar to Kaunas apvienības pārvalde ir aicinājusi uz pārunām un ir brīdinājusi vairāk kārt personu veikt apmaksu, bet persona to nav ņēmusi vērā, un līdz ar to Kaunas apvienības pārvalde iesniedza prasību tiesā, lai atgrieztu nomas parādu, kas bija sakrājies par vairākiem gadiem, ko nav veicis nomnieks saulēcīgi. Un līdz ar to tiesa notika Rīgā, un 26. gada 18. maijā Rīgas pilsētas tiesas lēmums arī liek par labu Kaunas apvienības pārvaldē, ka nomniekam ir jāsec summa, kas uz tiesas procesa laiku sastāda 698,84 €. Pēc izsūtītā brīdinājuma fiziskai personai persona līdz arī tiesas, kad notika tiesa, nebija veikusi nekādu maksājumu. Līdz ar to, izvērtējot visu šo situāciju, kas ir šajā laika gaitā noticis, Kaunas apvienības pārvalde, pamatojoties arī uz noslēgto nomas līguma punktiem, kur ir lēmumā jums redzam un var iepazīties, tomēr lūdz izbeigt šo te nomas līgumu un atdot zemi pēc tam jaunajiem nomas lietotājiem. Paldies, Edgars. Man tas jautājums ļoti žēl, ka nav
Kaunas apvienības pārvaldes vadītājā šodien. Es vienkārši, bet es zinu, ka jūs to vēl strādājat. Man tāds jautājums, kāpēc mēs gaidījām cik ilgi? Pēc mēs gaidījām 5 gadus. Nē, 5 gadi netika gaidīti. 4 gadi tika gaidīti. Tas bija virzīts. No 6 gadiem, kur ir nomas tiesības, mēs 4 gadus gaidām. Ko mēs gaidām? Labi, tas jautājums gluži varbūt nav jums. Jā, to ir grūti. Bet apvienībai viennozīmīgi, ja mēs to jautāsim, ne tikai es, bet arī pārējie deputāti, ko mēs gaidījām 4 gadus. Tur ir grūti komentēt, bet es sapratu, ka 23. gada beigās, kad tika savilkts, ka es runāju ar vadītāju, viņam jau bija veiktas pārunas, kā visi nomnieki sola, veiks maksājumu, bet, tas ir tikai sarunu līmenī, bet tālāk nekas netiek darīts. Līdz ar to es sapratu, ka pats vadītājs arī bija iesaistījies, ja viņš brauca pie viņa pat uz to, teiksim, dzīves vietu un bija runājis un pirms padot tiesā, to jautājumu, viņš bija vēl solījis mēneša laikā un līdz ar to no viena mēneša uz otru tas periods arī ir tā sakrājies. Pilnīgi iespējams tādā veidā. Jā, par to, ka mēs par šito esam runājuši jau 2-3 gadi atpakaļ. Ļoti labs piemērs bija Nacionālā apvienība, kurie ļoti žipirīgi pie parādniekiem ir strādājuši. Kur šeit Līvija ir pārstāvjusi, toreiz viņa bija apvienības vadītāja. Es lūdzu izpildu direktora vietnieku, lūdzu arī pārbaudiet un pārunāt vēlreiz ar apvienību vadītājiem, kā tiek noteikti darbi par parādus piedziņu, lai atkal nav tie gadi, atkal mēs gaidām 3, 4, 5 gadus, un mums uz budžeta prezentāciju atkal ies un teiks, ka kaut kā sanāca, kaut kā solē, kaut kā nesanāca, lai vairs tādas sarunas nebūtu. Būs ļoti stingra pieeja par šitiem jautājumiem visiem. Jekaterina, lūdzu, jautājums. Es arī 100 punktu piekrītu. Tas arī domā, kas tas nozīmē kaut kādas pārunas. Tad vajadzēja kaut kādu grafiku, kaut kā rakstiski, ir rakstiski, nav rakstiski. Mēs taču arī nezinām, tagad. Un to, ka izbeigt nomas tiesības vajadzēja jau sen, tas jau nezinu, cik gadu tur atpakaļ, vai 3 vai 4 gadus atpakaļ, vai apmēram 2 gadus, un tad var pārādu piedzīt, tad var iet caur tiesu, bet tas neiet runa tiesa un vienpusē izbeigšana, tak vajadzēja jau izbeigt jau vismaz šogad, tad jau, ka jau no paša sākuma, ne vilkt līdz nezinu kuram datumam, bet es domāju, ka tad bija tiesa un tā perioda, tad saskaitīja cik, un tagad jau par to laiku jau sakrājas vēl klāt taču. Jā. Protams, summa ir sakrājusies. Jā, sakrājas atkal jau. Sapratiet, kāda ir situācija. Tādas situācijas nevar būt. Paldies par komentāru. Jeļana, jums bija pacelta roka. Man ir jautājums. Jums bija norādīts prasības, ja pareizāk sakot, tiesas spriedumā, lēmumā, ir norādīts saistību pamatojums izpildes termiņš 31. decembris 25. gads. Bet prasība bija iesniegta 27. martā 26. gadā. Tas termiņš, prasības termiņš, viņš jau ir... Pieprasīja uz 31. decembrī, uz gada beigām. Pilnīgi. Jā, es saprotu, tad to otro punktu... viņš drusku nesaskana ar šo brīdējo situāciju. Es domāju, uzdot Kaunas Savienības pārvaldē? Jā, kas ir ar to 31. decembrī, jo jau šodien dienu viņam parāds ir 976 eiro, uz 12. Bet tajā pašā lēmumā viņam uz to brīdi, kad tika pieņemts lēmums tika pieņemts 18. maijā, viņam bija 698 eiro, tad drusku nesaskana ar to saistību termiņu izpildi. Te ir domāts otrā punktā, ka Kaunas Savienības pārvalde ar domas lēmumu izbeigšanu, tad uzstādīs viņam pilno rēķinu par šo visu periodu, kas ir. Un viņš tad, te es saprotu, ka atkārtot jāsaprot, ka te bez tiesas procesa diez vai otra nekas te nesanāks. Ja ņem,
tas ir tiešām ļaunprātīgs nemaksātājs. Jā, bet tas ir nomas maksas aprēķini par laika periodu līdz 31. decembrim. Jūs norādīsiet viņam, Kauntas apvienībā uzdos viņam tātad šo, bet uz šodienu parāds nebūs tāds, kāds viņš būs 31. decembrī 25. gadā. Un man vēl viens jautājums ir. Dotajā brīdī lauksaimniecības zeme, kāds ir status, kas uz viņus ir virsū, vai viņi ir apsāti? Nē, tur ir iesniegta lauka atbalsta dienesta, kā platību maksājumus? Par lauka atbalsta dienestāju viņa ir iesniegta, viņš ir saņēmis to. Tur lauka atbalsta dienests arī ir informēts, un tur viņi no savas puses darbosies tajā jomā, bet viņa ir tikai pļauta. Viņš nav tur aramzeme, nav tur ziemāji, nav tā, ka mēs pārtraucam tagad līgumu un mēs vēl kaut ko pārkāpjam no tās puses. Nē, tur tikai ir izmantots kā zālājs. Labi, man tad nākošais jautājums tālāk. Zemes virzībā, tālākais process ar viņu. Publicējam nomas programmā. Zibiņīgi ātrumā, pēc domas lēmumā. Jā, protams, uzreiz. Okay. Un tad, lai piesakās... Lai varētu zemnieki paspēt arī uz ziemājiem, kuram būs... Varbūt to otro punktu vajadzētu papildināt arī ar to, ka ne tikai uz 31. decembri, bet arī norādot aktuālās parāda saistības, jo, ja 31. decembrī viņas būs krietni mazākas, jo arī no māja mēneša, kad tika pieņemts lēmums uz šodien dienu, viņas jau pieauga. Es arī uz šodien dienu izņēmu. Kaut kā papildiniet lūdzu to punktu, jo savādāk sanāks, ka viņam viena summa un reāli, Paldies, kolēģi. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav, sākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Paldies. Nākamais, 5. darba kārtības jautājums. Par 2009. gada 1. jūnija lauku apvidu zemes nomas līgumu numur 2009 Svīteņa 87 darbības izbeigšanas Ilmos pagastā. Lūdzu, atgrieziņot. Tātad 2009. gada 1. jūnijā bija noslēgts zemes nomas līgums ar attiecīgo numuru Silmaras pagastā ar fizisku personu. Un tagad fiziska persona 22. maijā šajā gadā brīvprātīgi rakstīja iesniegumu pārtraukt zemes nomas līgumu pirms nomas termiņa. Nomas termiņš beigtos 2029. gada 1. jūnijā tikai. Persona nemin tieši apstākļus, kādu iemeslu dēļ viņš vēlas pārtraukt zemes nomas līgumu, bet persona ir informēta pārtraucot šo te zemes nomas līgumu. Viņam vairāk nepastāv tiesības kādreiz iegādāties šo zemes vienību sev īpašumā. Persona to sapratusi, par to liecina arī saņemtais Maltas apvienības atzinums par to, ka persona ir informēta. Un līdz ar to arī, ja persona ir veikusi šos visus laiku godprātīgi nomas maksu un arī nav nekustamā īpašuma nomas parādu, līdz ar to atbilstoši likumdošanai noslēgtām līgumam, rosinu izbeigt šo te zemes nomas līgumu un virzīt uz domu. Zeme apstrādāt? Jā, zeme, tur ir apstrādāt, viss ir kārtībā. Tur. Jā, arī tas termiņš 1. jūnijas, jau jūlis 1. tuvojās. Iznākums ir bijis ļoti laicīgi, 20. Jā, mēs nomu izbeidzam ar to laiku, kad ir iesniegumā. Iesniegumā persona min tieši izbeigt līgumu ar 22. maiju.
Tur nevar saprast, vai 22. vai 27. Nu, tur kaut kas rokraksts. Vai 22. vai 27. Bet maijs, kopš 22. maija mums ir bijušas gan komitejas, gan sēdes. Kāpēc netiek ātrāk virsīts? Tāpēc, ka kamēr sazinājās ar to personu, vai viņa, ka viņa var zaudēt, jo viņam pirmtiesību noma, viņam nav ne izsoles, ne kārtībā. Viņš var vienīgā procesā atsavināties. Mēs taču varam tikai... Bet ja mēs varēsim tikai lēmumu, kā mēs varam. Lēmumā. Iepriekš mēs nevaram. Nē, mēs ar māju mēnesi nekā nevaram. Viņam ir ar 1. jūniju rakstīts, bet principā izdarēt mēs to nevaram, jo domas sēdes datums nosaka. Mēs ar atpakaļējušu nevaram. Jo iesniegums ir pieņemts, viss ir kārtība, bet viņš būs izpildīts nepilnā apmērā. Ja? Vienkārši būs drusku ar datumu pabīdi, ja? Teiksim, ar domas lēmuma datumi. Sarunāts? Ja? Jā, jums. Bet kopīgā būtībā būs to, ko viņš prasa. Jā. Bet patiešām pārunās ar viņu bija veiktas par to, ko viņš zaudēja. Jā, protams. Jā. Rakstiski nav nekas apliecināts, tikai izņemot Maltas apvienības tas atzinums, bet uz kā pamata atzinums ir pieņemts, vai tas ir rakstiski, viņš ir apliecinājis to ziņu, ka viņš ir informēts, mēs to nevaram zināt. Mēs tikai varam paļauties uz apvienības atzinumu. Bet mums arī nav pamata neuzticēties saviem darbiniekiem, arī, teiksim, tā izpildvara. Es vēlreiz saku, mums ir tikai paļaušanās uz Maltas bet ir personas arī iesniegums. Viņa jau pati atsakās. Viņa rosina izbeigt nomas līgumu. Bet teikuma, ka viņa ir informēta. Labi. Vai ir papildus jautājumi? Jautājumi nav. Uzsākam balsošanu. Vienīgais aicinājums nākotnē varbūt jūs ātrāk varat virzīt tos skatīšanai uz komitejām. Es tikai aizvieto viņu. Un ja cilvēks raksta, tad arī jāpaskaidro, jāpareikina. Vienbalsīgi par. Nākamais, 6. jautājums. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai Feimanieši Feimana pagastā. Lūdzu, ziņojot. Tātad tika saņemts mednieku biedrības Feimanieši. Adrese arī lēmumā ir norādīta un valdes loceklis arī ir minēts ar tiesībām pārstāvēt to biedrību. Tātad 17. jūnijā un lūdz arī papildināt jau kādreiz noslēgto līgumu, kas bija slēgts ar mednieku biedrību 2004. gadā. Tur bija platība minēta tāda ar tām platībām, kuras ir nākušas, ir klāt. Platības varēja nākt klāt, ka mainījās kaut kuru mednieku kolektīvu robežas, vai arī kādreiz nebija varbūt noslēgts līgums ar tām platībām, kas piederēja pašvaldībai, vai arī vienkārši mednieku biedrība nebija pamanījusi tās platības. Līdz ar to tagad iesniegtā tabulā, kur jums arī pielikumā ir redzama, ka viņi prasa tātad noslēgt uz 164 zemes vienībām. Un tagadējā platība, kas sastāda 657 hektāri, 79 simtaļas. Izskatot visas zemes vienības, viņas atbilst pastāvošai likumdošanai, un tātad arī ar to tiks atbilstoši Reizeknes novada domes lēmumam, numur 46, kas bija saistošie noteikumi. Tātad mednieku biedrība tagad uz priekšu arī veiks maksājumus atbilstoši mūsu, kā saka, cenrādim. Jā, tas ir. Un līdz ar to es domāju, ka te viss ir kārtībā un virzīt šo jautājumu tālāk uz domi. Paldies. Jekaterina, lūdzu. Sakiet, lūdzu, no tā laika, kad bija noslēgts līgums, zemes nebija atsavinātas Feimaņu pagastā? Feimaņu pagastā burtiski pa šo te laiku
kas bija atsevināts, jā, šajā sarakstā viņu nav, kas pievienots. Un tur ir atsevināšana, nav tā, kā citos pagastos, kur ir vairāk iespēju. Gaigalava, Nagli, tur ir vairāk atsevināšana notiek mums, bet Feimaņu pagastā, diemžēl. Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Uzsākam balsošanu. Lūdzu, balsojam. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Paldies, Edgar, par ziņojumiem. Nākamais, 7. darba kārtības jautājums. Ar taisnīgas pārkārtošanas fonda projektiem, publiskās infrastruktūras uzlabošanas uzņēmējdarbību veicināšanu, valodu īstenošanu. Ziņojumu Silvija Čukovska, lūdzu. Tātad šis projekts, tas ir tā saucamais 9 ceļu projekts, un projekta realizācijas termiņš ir šī gada 30. septembris. Tātad pēc esošajiem noslēgtajiem līgumiem un arī kādas ir arī vienošanās pie līgumiem noslēgtas, tātad kopējās izmaksas sastāda 4 50 025 eiro un 23 centi. Tajā skaitā ir tātad ERAF maksimālais avans, ko mēs varam no Ceplas paņemt, tas ir 1 983 180 eiro. Pašvaldības daļa 66 774,70 eiro, tas, kas jau bija samaksāts par būvprojektiem no pašvaldības līdzekļiem. Un aizņēmums tātad 2 070 eiro un 53 centi. Bet vēršu uzmanību uz to, ka lēmuma projektā ir vārds ņemt aizņēmumu līdz 2 020 100 eiro apmērā, jo ir ierēķināta arī tāda kā rezerve, teiksim tā, 20 000, apmēram 20 000, ja gadījumā būs vēl kaut kādas vienošanās, vai par papildus ieslēgtajiem darbiem, vai vēl kaut kas, lai būtu tā rezerve. Bet uz doto brīdi, kas ir zināms, kādas būs vienošanās, tātad aizņēmums būs 2 070 eiro un 53 centi. Tāds priekšlikums mums patiešām deputātam ļoti skopa informācija. Mums tikai ir lēmums par 2 miljoniem. Mēs līdz galam nezinām par ko, dēļ kām un cik daudz un uz kādu ceļu. Tātad šeit var projektā vadītāja. Jā, tikai uzstāst. Jā, mums īstenībā nākotnē un šoreiz gribētu līdz domas sēdēji. Piesēdēt, jā. Mēs esam prasījuši par visiem aizņēmumiem, ja iet runa, tad, lai dod pilnīgu informāciju, tas jau tika lūgts. Jā, bet viņas nav. Viņas nav. Jā. Bet viņas nav. Mēs gribētu saņemt informāciju, vienkārši zinām, uz kādā ceļa, kur ir sadardzinājums tieši, lai mēs varētu arī zināt. Mēs varam līdz domas sēdēji dabūt to informāciju? Bet es saprotu, tur pielikumā jau ir. Nekas nav pielikumā. Nē, šeit pielikumā tikai lēmums. Šeit vēl nav? Tikai lēmums. Šeit tikai mums ir lēmums, lai jūs saprastu, šeit mums ir dotajā brīdī ir lēmums, kuram Rezeknes novada doma nolēma, piešķirt publiskas infrastruktūrai uzņēmējdarbībās, iztenot ņēmot aizņēmumu līdz 2 100 un tālāk datumi no valsts kāsi, un otrais punkts ir aizņēmuma atmaksu garantēt no Rezeknes novada pašvaldības budžeta, un vairāk mums nekādas informācijas nav. Un to, ko jūs tagad nolasījat, ka tur ir vajadzīgas mazākas naudas, jūs tā kā rezervīti, mums pilnīgi neziņā tāda nekāda drusku, tā kā nav pareizi. Es varu vienkārši, es atvainojos, es laikam, nepiefiksēju. Es varbūt tad varu pielikt pie tā lēmuma projekta tos visus
līgumus. Nu, smalki drusku aprakstīt, lai mēs varētu zināt. Varbūt tā, ka mēs runājam jau ne pirmo reizi par to, gan arī par Lūznavu, kad mēs runājām, varbūt jūs varētu arī nedaudz ieskicēt, kāds tas būs noslogojums uz budžetu, jo mēs redzam gan pirmajā, gan nākošajā jautājumā, ko skatīsimies, jā, ka tas ir uz 20 gadiem ar atliktu maksājumu, tad varbūt varētu arī redzēt, kādi tie maksājumi un cik liela noslodze uz budžetiem. Tie ir pāri 5, 6, 7%. Tātad šo aizņēmumu pielikt klāt un sociālo mājokļu atjaunošanas aizņēmumu, tad noslodze būs apmēram jau 6%. Jau 6. Jā, to es varu jau uzreiz pateikt. Jā, varbūt darām tā. Ja jūs pildīsiet to pie domas lēmumā, un kad domas darba kārtība būs apstiprināta, varbūt kādu tur sestdienu vai pirmdienas tā pieņem runā, varbūt jūs varat mums to informāciju atsūtīt uz deputātu e-pastiem. Tā, man tad ir jautājums tieši, ko vajag līgumus? Nē, par šito summu, cik kur kādi sadardzinājumi. Es sapratu, ka uz tiem ceļiem, bet uz kādiem konkrētiem ceļiem, ir vienkārši pamatojums drusku, piemēram, tur tāds sadardzinājums, ja? Šita summa ir rezervēta, ko jūs mums tagad stāstījāt, ka jūs ņemat rezervēta. Tāda summa rezervēta. Tādam ceļam tik, tādam. Jā. Un rezervēta cik un cik. Vienkārši dotajā brīdī jūs mums nosūcat vienu summu, beigās tā, labi, jūs tā kā paskaidrojat, jā. Bet, piemēram, nav Igora Lucianova šodien, jā, teiksim, tā deputāta. Viņam arī varbūt rasties jautājumu uz domas sēdi. Par to es tomēr aicinātu mums uz e-pastiem atsūtīt, lai mēs ātrāk varētu saņemt to informāciju. Un, protams, to visu arī pielikt pēc tam pie domas sēdes, pie lēmumā, lai būtu aprakstīts. Ja, lai arī vēsturi, tas arī viss aiziet, uz kurieni tad domāta šita nauda, kādam mērķiem un cik daudz. Varbūt par to budžeta noslogojumu to varētu uz e-pastiem atsūtīt, par projektiem tad pievienot Lietvarim, lai Lietvarim nebūtu. Par projektiem vajag gan vajag, par to, ka, lai mēs ātrāk varētu saņemt. Jā. Vai ir jautājumi? Jā, lūdzu. Balsojumā nepiedalīšos. Labi. Tā, vēl kādi jautājumi? Tad lūdzu atzīmēt, ka Arturs Kirčs nepiedalīsies šajā balsojumā. Uzsākam balsot. Lūdzu balsojiet. Slēdzu balsošanu. Pieci deputāti par un viens deputāts Arturs Kirčs balsojumā nepiedalās. Lēmums tika virzīts uz domas sēdi. Nākamais, 8. darba kārtības jautājums. Par ERAF projektu sociāla mākļu atjaunošana Rezeknes novada 201 izteņošanu. Tātad šeit ir tikai viens būvdarbu līgums, kur ir plānota 10 dzīvokļu atjaunošana Strūžānos. Jā, un plus vēl konsultatīvā rakstura vides pieejamības eksperta objekta apsekošana pirms būvdarbiem, kas jau tika samaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tie ir 850 eiro. Un tātad darbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām, un kopējās izmaksas pēc noslēgtajiem līgumiem tātad ir 325 012 eiro 41 cents. Tajā skaitā tātad tie ir būvdarbi viens līgums un, kā jau minēja, konsultatīva rakstura vides pieejamības eksperta objekta apsekošana. No šiem 325 012 eiro un 41 centa tātad ir maksimālais avans no cefla, ko mēs varam paņemt, ir 84 720,49, pašvaldības budžeta līdzekļi 850 un aizņēmums šeit jau es rezervi neliku, jo te ir konkrēti viens līgums un viss, un aizņēmums ir 239 441 eiro un 92 centi. Tātad aizņēmums no valsts kases ar izņemšanu 2026. gadā uz 15 gadiem un ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 27. gada jūnijam. Šeit arī paldies par ziņu, bet tomēr aicinātu pielikt klāt tos dzīvokļus, jā, kur viņi atrodas.
Es teicu Strūžānos, visi 10 Strūžānos. Es arī zinu, jā, bet agrāk bija, piemēram, kā iepriekšējā karte, kad mēs darījām. Dzīvokļiem tieši. Jā, bija konkrēti dzīvokļi, un mēs arī liekam iekšā. Nu jā, šeit vismaz par to, ka pagājušais bija tur Viļāni, Strūžani, viņi bija likti iekšā. Nu šeit ir viena adrese, Miera 3, un variantu nav. Jā. Bet tā, vismaz nākotnē vienkārši, lai mēs tā arī zinām. Nu labi, es atsūtīšu tieši Strūžāni. Mēs tikai aizņēmums it kā tam projektam, bet kas par projektu diezgan daudz deputāti arī nepiedalās šeit katru dienu. Labi, mēs šeit ar Gunāru strādājam, mēs jau zinām, un varbūt Oskars, bet daudzi, kas nepiedalās, varbūt atceras, bet nezinu, kas tas ir par projektu, jā, piemēram. Ja? Labi, paldies. Vai ir papildus jautājumi? Jautājumu nav, uzsākam balsošanu. Paldies, slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais 9. darba kārtības jautājums. Es viņu nolasīšu, bet viņš bija izskatīts iepriekšējā komitejā par ielu apgaismā projekta realizācijā naudas līdzekļu iedalīšana Kaunas apvienības pārvaldē, kā mēs bijām runājuši. Jautājums tika izskatīts Tautsības attīstības jautājumu komitejā. Ja nav jautājumu, tad drīz varēsim uzsākt balsot. Atbalstam mūsu komiteja vai ne šito jautājumu? Lūdzu, balsojam. Jā, slēdzu balsošanu, jā, paldies, jā. Vienbalsīgi par. Un nākamais šodien dienas mūsu komiteja pēdējais darba kārtības jautājums 10. Par atsevišķināšanas procesa iegūtu līdzekļu novirzīšanu nekustamam īpašumam Rāznas 42 atsevišķināšanas Kaunas apvienības pārvaldē. Šis jautājums arī tika izskatīts iepriekšējā komitejā. Es domāju, visi jautājumi ir izrunāti. Un ja mūsu komiteja nav jautājumu, lūdzu ar savu balsojumu balsojot par šo projektu. Lūdzu, dāmas, balsojam. Šodien esat ļoti aktīvas. Jā, paldies, slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Ar šo visi šodien dienas jautājumi Finanšu komiteja tika izskatītie. Paldies ziņotājiem, paldies dalībniekiem par darbu. Slēdzu sēdi.